ikdienā nodarbojos ar adaptīvo crossfitu. Tas ir svarcelšanas un aerobikas vingrinājuma apvienojums, kas ir principā fiziskā sagatavotības programma. Un principā tas, ko es daru, es arī motivēju cilvēkus, kuri vēl nav izkāpuši no saviem rāmjiem, tomēr izmēģināt kaut ko jaunu, nebaidīties no kaut kā jaunu, kur mēs iepriekš neesam izmēģinājuši, kaut kādu sporta veidu vai kaut kādu aktivitāti. Jo man tā situācija arī nav bijusi viegla. Man 12 gadu vecumā diemžēl es pazaudēju savu mammu traģiskā avārijā. Un tas bija tas notikums, pēc kurā mainījās viss mans skatījums uz dzīvi. Jā. Pret visām lietām es skatījos savādāk, visu pilnīgi daru savādāk. Un tas, ko es noteikti turpināšu darīt, un tas, ko es mammai pēdējo, ko es viņai pateicu, ir tas, ka es noteikti turpināšu cīnīties un es nepadošos. Un es turpināšu darīt to, ko viņa jau man ir iedevusi jau no bērna kājas, kas ir rehabilitācijas treniņi. Es noteikti to turpināšu darīt, un jā, man arī var atrast sociālos tīklos. Es esmu tā kā savu veidu motivators, es motivēju citus cilvēkus. Tu droši vari pateikt, kā tev atrast sociālos tīklos? Jā, vienkārši paskatīties uz dzīvi no citas skatu punkta, jo daudz cilvēki ir aizmiguši. Viņi nespēja identificēt sev, viņi nesaprot, ko viņi īsti nākotnē grib darīt. Jā. Un tā tālāk, bet tas ir tāpēc, ka cilvēki bieži vien noklusē dažādas lietas, par ko viņiem vajadzētu runāt. Un es noteikti nebūšu tas cilvēks, kas nerunās par tādām lietām, kur ir cilvēki, kuri baidās runāt par tādām tēmām. Es noteikti nebūšu tas cilvēks. Mans mērķis, ko es gribu parādīt, ka pat ja tu esi ratiņkrēslā nonācis, tas neko nenozīmē, tava dzīve nav beigusies, un tu vari turpināt attīstīt sevi, jo arī tas, ko es esmu arī daudzās sarunās, privātās sarunās ar cilvēkiem ratiņkrēslā esmu dzirdējis, ir tas, ka viņi nonāk ratiņkrēslā, viņi domā, ka viņu dzīve ir beigusies. Viņi ir paralizēti, nonākuši ratiņkrēslā, viņi tur knapi var pakustēties. Un viņiem liekas, ka viņa dzīve ir beigusies. Un, tas, ko es mēģinu parādīt caur savu pieredzi un savu visu to, ko es daru, kad padoties noteikti nevajag un padošanās nav. Un, jā. Jā, viss cieņa. Man liekas, šis jau bija ļoti labi pateikts, bet varbūt tu gribi pastāstīt vairāk par sevi, ko tu dari, arī kur tevi atrast un kā tevi. Kur tevi atrast un kā tevi atrast? Kur man atrast un kā man atrast? Man var pagaidām atrast tikai Instagramā, tur es esmu visaktīvākais un tur es mazliet arī es veidoju tādus kā karuseļu tipa ierakstus, kur es rakstu dažādas stereotipus, kas ir ieviesušies sabiedrībā, diemžēl ļoti neveiksmīgi. Tāpēc, kad viens fakts, kas ir pierādījies, ir cilvēks, ja viņš redz kādu jaunu cilvēku, viņš ļoti ātri pieņem kaut kādas nepareizas lēmumus par cilvēku. Ja viņš redz, ka cilvēks ir ratiņkrēslā, tad viņš domā uzreiz. Viņš pieņem, citreiz cilvēki vienkārši pieņem automātisku lēmumu, ka ja tu esi ratiņkrēslā, tas nozīmē, ka ar tevi būs grūtāk, ar tevi būs grūtāk komunicēt, bet īstenībā tā nav. Vai ne? Tā kā es arī, visi arī tevi, ja tu ikdienā satiec cilvēku ratiņkrēslā, es aicinātu tomēr vairāk pieiet klāt un pajautāt jautājumus, iepazīties vienam ar otru, uzklausīt viens otru stāstu, nevis uzreiz pieņemt tādus automātiskus, kas mums smadzenēs uzreiz automātiski pieņemās, pieņemt kaut kādus automātiskus lēmumus, kas patiesībā nav patiesi, un tāpēc arī
tieši tāpēc, ka cilvēki bieži vien pieņem automātiskus lēmumus, tieši tāpēc arī šādi te fórumi vai šādas te diskusijas tiek veidotas, lai izglītotu cilvēkus, jo es uzskatu, ka cilvēki nav izglītoti šajā visā tēmā. Pilnībā piekrītu. Tu teici, tu veido šos te karuseļa postus, kur tu runā par aizspriedumiem, kas ir radušies sabiedrībā par cilvēkiem. Varbūt var vēl kādu pastāstīt. Pirmais bija, tu teici, par to, ka pārsvarā cilvēkiem ir uzskats, ka tas ir grūtāk ar cilvēkiem ratiņkrēslā, kad viņi ir citādāk, vai ne? Tā ir tā pirmā lieta, ko līdz mēs ieraugam kādu citādāku, tad uzreiz šķiet, ka nav vērts. Ļoti forša saruna, ļoti viegla saruna, ļoti patīkama. Bet varbūt tev vēl kāds aizspriedums, ko tu vēlies pastāstīt? Vēl ir tāda lieta, tas gan nav aizspriedums, tas ir vairāk tādas darbības, kas tiek veiktas ikdienā, pieņemsim, tad, kad es aizēju uz kaut kādiem pasākumiem vai es gribu kaut kur piedalīties, tad tie organizatori man it kā uzaicina uz to pasākumu. Bet es atbraucu pasākumu ar savu asistentu, jo man ir vajadzīga minimāla palīdzība tieši pārvietošanās ziņā. Un tad šīs sarunas par pasākumu norisi vai, kad organizators izstāsta, kāds pasākums īsti noritēs, viņš izstāsta nevis man, bet manam asistentam. Tā kā arī visi, kas šo klausās, es aicinātu tomēr runāt ar mums, nevis ar to cilvēku, kas man šajā gadījumā palīdz vai asistē pasākumu laikā. Tavā gadījumā tas cilvēks, kas palīdz tikai ar kustību, nevis kas ir tavs. Jā, un tas cilvēks arī nepieņem lēmumus manā vietā, jo bieži vien arī ir tādas situācijas, kad daudziem liekas, ka ja viņš ir asistents kādam cilvēkam ratiņkrēslā, viņam ir tās tiesības pieņemt kaut kādus attiecīgus lēmumus, kas varbūt nemaz nepatīk tam cilvēkam, vai viņš negrib, lai viņš tādu lēmumu pieņem. Tiešām pārsteidzoši, ka ir arī tā. Un jā, bet es esmu ļoti pateicīgs, kad ir šādi fórumi un šādas te diskusijas, kurās es starp citu minūtes atpakaļ runāju, to jūs pēc tam internetā arī varēsiet noklausīties. Bet es esmu ļoti pateicīgs, kad ir tādi pasākumi, jo tikai tādos pasākumos, kur savācās dažādi jomas pārstāvi, dažādi uzņēmumi. Un kad tieši runā ratiņkrēslā cilvēks, kurš ir pieredzējis to visu, kad darbā iekļauties nav viegli, tad tikai tādā veidā mēs varam mainīt to pieejamības vidi, gan arī to domāšanu, kā mēs skatāmies uz cilvēku domāšanu, kā viņi vispār skatās uz cilvēkiem, kā tādiem ar invaliditāti. Jo pastāstīšu vēl vienu piemēru. 2 nedēļas atpakaļ mums bija mobilitātes fórums, ko rīkoja Apeirons sadarbībā ar Accessible EU, kur mēs tad pārunājam ar mūsu Rīgas arhitektiem, kas būvē mūsu ielas. Mēs pārunājam par to, cik viegli ir pārvietoties pa Rīgu un ko vajadzētu uzlabot. Un jā, šādi pasākumi ir ļoti vērtīgi, tāpēc, ka tikai tādā veidā mēs varam mainīt to skatījumu. Un arī viņi var ieraudzīt to, ko varbūt viņi nemaz nav redzējuši līdz šim, kas viņiem nelikās problēma, vai ne? Jā, tāds ir. Tu noteikti skatīsies cilvēki, kuri ir arī līdzīgā situācijā kā es. Tad es gribētu jums novēlēt, ka pat tad, ja jūs esat ratiņkrēslā, tas nenozīmē, ka jūsu dzīve ir beigusies. Jūs varat turpināt attīstīt sevi. Jums varbūt liekas, ka viss ir slikti, viss ir apstājies, viss ir slikti, bet tā nav. Un īstenībā vienkārši ir jāpamana tās lietas un ir jāpamana tas, ka tev iekšā ir vairāk spēka nekā tu pats domā. Un ticiet vai nē, bet tieši tajās grūtajās dienās, tieši tad, kad mums ir grūti, tieši tad mūsu ķermenis un
mūsu domāšana pārbauda to, cik mēs esam spēcīgi un cik adekvāti mēs varam pieņemt dažādas lēmumus par sevi un izdarīt dažādas lietas. Tāpēc, Es tev pilnībā piekritīšu. Paldies tev par tavu iedvesmu. Paldies, ka tu nepadodies. Un paldies, ka tu cīnies arī nevis tikai par sevi, bet par citiem. Paldies! nu, vienīgā lieta, ko es noteikti nedarīšu, es noteikti neklusēšu par tām lietām, kas man ļoti ir tuvas un kas man nepatīk. Jo ir ļoti daudz cilvēku, kas par to noklusē, bet es noteikti nebūšu viens no tiem, kas klusēs un kā partizāns un neizglītos sabiedrību, jo, kā jau es teicu, iepriekš atkārtošos, ka sabiedrība, diemžēl, nav līdz galam izglītota par visu to vidas pieejamību un attieksmi kā tādu. Un, jā, attieksme ir pats svarīgākais, kas būtu jāmaina, lai mēs varētu mainīt pasauli un arī Latviju visā mērogā un uz labāku pusi. Protams, nav slikti arī tagad, bet ir kur tiekties. Vai nevienmēr var būt sliktāk, bet vienmēr var būt vēl labāk. Jā. Un mums vajag, lai ir vēl labāk. Paldies!